man ir popkorna graudiņš un matu taisnotais 190 grādi. Vai šis popkorna graudiņš pārtaps par popkornu, kuru es varēšu apēst? Un matu taisnotājā. Tā mēs viņu smuki ieslidinam, čiks, un taisam popkornu. Tikmēr cik ilgā laikā mums izdosies to popkornu dabūt gatavībā. Uzņēmējdarbība arī ir viens liels eksperiments. Tev visu laiku jāģenerē idejas, visu laiku kaut kas ir jādomā jauns. Tas, kas strādāja agrāk, nestrādās tagad. Tāpat tās ir arī ar pārdošanas stratēģijām. Tas, kas strādā vienam uzņēmumam, pilnīgi nekas nestrādās citam uzņēmumam. Kāpēc mans popkorns netaisās? Vai tiešām mans eksperiments nesanāks? Bāc, kurš ir pamēģinājis? Es redzēju video, ka tam ir jāsanāk, bet man nesanāk. Man vajag vairāk grādus uzlikt. Cik liekam? Liekam 220? 230? Vairāk nevar, mans taisnotais nespiež. Es gribu popkornu, es gribu, lai mans eksperiments sanāk. Bet, ja nu nesanāks, tas nozīmē arī to, ka tas nenozīmē, ka mūsu ideja ir izgāzusies. Mēs varam arī paņemt un paskatīties uz to ideju no citu skatu punkta un izmantot. Sanāca! Ot redzat! Izdevās! Milzīgs, lielisks, garšīgs popkorns. Tā kā turpinam par uzņēmējdarbību runāt tālāk manā profilā, un tu redzi, ja sākumā ideja neizdodas, vienkārši pamaina nedaudz stratēģiju, šajā gadījumā uzliec grādus augstākus, un viss būs 1 un 2.